Sveiciens visiem no Stambulas. Šodien laukā ir 27 grādi. Ir jāģērbjās ļoti plāni. Un viens nabaga dzīvnieciņš reku sildās augšā. Sildās reku vēsinās. Te aizmitis kaķītis. Šodien ir plānā tomēr apmeklēt Grezno Dolmabahčas pili, kur viena biļete maksā 40 eiro. Es tā padomāju, kad vēl es neatbraukšu vairs šeit. Es parasti divreiz neatgriežos vienā vietā. Man patīk. Tātad skaistā Dolmabahčas pils, saulīte spīd acīs un ejam iekšā. Šitāda biļetīte ir jāuzrāda. Apmaiņā pret personīgo dokumentu tiek iedots audio gids. Es izvēlējos krievu valodā, man krieviski ir organiskāk. Un lūk, viss tiek pastāstīts, bet tur traks var palikt, lai es tagad tulkotu. Tas vienkārši rāda, tur ir speciāls šāds te izveidots fontāns ar mērķi apzaļumot, aplaistīt visu dārzu. Kas ir speciāli arhitekti, kur uzvārdu, protams, es neatceros veidojumus. Lūk, kāds ir Osmaņu dinastijas dzīves stils bijis. Cik grezns un varens. Iekšā tur vispār ārprāts būšot kristāla lustras. Milzīgi skaisti un grezni. Šeit pati pils. Šeit lauva kā varenības simbols. Vārniņa uzreiz uzlaižās galā. Un te cilvēki iet rindā fotografēties viens pēc otra. Te ir simbolu sajaukums, kurš tad valda pār valdnieku. Pār valdnieku valda Saturns. Šī te vārniņa, ko jūs redzat te virs lauviņas, kur ir apsēdusies uz galvas, ir Saturna, tā teikt, Šanivāhana, jeb Saturna rīks, uz kā viņš pārvietojas. Tas ir tāds spēcīgs Saturna simbols. Lauva ir saules simbols, jeb vara. Es ar te tā simboliski tajos vārtos iestāšos kā tāda karaliene. Tad dosimies iekšā pašā pilī pa marmora kāpnēm uz augšu. Tā nemaz staigāt nedrīkst. Tikai var skatīties ar skatu no šī paklāja sarkanā. Citādā pustumsiņā. Plānām lustrām. Tā tie tā kā būtu spoguļi. Šeit Osmaņu impērijas galvenie sultāni. Kristāla lustras, bet man neizskatās pēc kristāla. Te ir tādas varenas kāpnes. Varenas kāpnes. Šī zāle bija domāta tādiem lietvežiem, kas prata
taisīt birokrātiskas dažādas lietas, juridiskas. Te pagrabā ir dzīvojuši frizieri, apkalpotāji, mazgātāji, šuvēji un tā tālāk. Visus laiž otrajā stāvā, pa smalkajām trepēm. Ļoti grazni. Tūliņ parādīšu. Kāpnes sauc par sultānu kāpnēm. Kāpnes tiek apgaismotas ar kristālu lustru, kura vislielākā visā pilī.